Ēnu diena 2015 Daugavpils novada domē pagāja radoši, interesanti un liederīgi. Vislatvijas karjeras izglītības akcijas Ēnu diena norisi doma atbalsta jau 5. gadu pēc kārtas. Tās laikā skolēniem tiek dota iespēja uzzināt par novada domes darbinieku ikdienu, iepazīties ar nozaru speciālistu darba pienākumiem un aizdomāties par to, cik svarīgi ir saulaicīgi un atbildīgi izvēlēties savu nākotnes profesiju. Daugavpils novada domē kopumā viesojās 13 skolēni, kļūstot par ēnām Daugavpils novada domes finanšu pārvaldes vadītājai, protokolu daļas vadītājai, vērojot darbu juridiskajā daļā, izglītības pārvaldē, komunālās saimniecības nodaļā, tāpat arī dzimtsrakstu nodaļā, būvvaldē, attīstības nodaļā un pašvaldības aģentūrā Taka. Šogad jauniešu vairākums akcijā piedalījās no Daugavpils pilsētas skolām. Viens skolēns pārstāvēja Ilūgstes novadu, savukārt Daugavpils novadu pārstāvēja skolēni no Zemgales, Špoģu un Vaboles vidusskolām. Akcijas ietvaros skolēni ne tikai sekoja līdz speciālistu ikdienas darbiem, bet arī iesaistījās un varēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Ēnas labprāt devās līdzi saviem ēnu devējiem, lai klātienē vērotu darbu sevis izvēlētajās nozarēs. Ēnu dienas noslēgumā skolēni guva pārliecību tam, ka nākotnē vēlas apgūt tieši viņu ēnotās personas profesiju. Transporta tīklu inženiere Aneta Pabērze, kuru ēnoja Daugavpils 3. vidusskolas skolniece, atzina, ka šādus skolēnus var droši ņemt arī praksē, jo pārliecība par nākotnes profesijas izvēli viņiem ir stabila. Cilvēks taisās iet uz institūtu, tieši kas ar to laikam būs saistīts, ja es viņu pierunāšu. Tieši pēc šīs profesijas, kur darbs viņai būs vienmēr, jo ceļus ir jāremontē vienmēr, un speciālistu mums nav. Man ļoti patika Ēnu diena, jo es uzzināju kaut ko jaunu par visām profesijām. Es tagad esmu 12. klasē, un man ir ļoti svarīgi izvēle, kur ir tālāk iet studēt. Un tagad man ir mazliet priekšstats iet uz būvniecību, kaut ko ar inženieriju, lai būtu saistīta. Jaunatnes lietu speciālisti Oļesju Nikitinu ēnoja 2 novada skolu audzēknes, kas ar Oļesjas darbu iepazinās viņas darba vietā Daugavpils novada kultūras centrā. Es tagad meklēju savu nākotnes profesiju, un tieši tāpēc es vēlos ēnot tieši šodien jaunatnes lietu speciālisti, lai dabūtu labu pieredzi un saprastu, kā šī darba veicas. Abas ēnas ir aktīvas jaunietes savos pagastos, tiek organizēti jaunatnes salidojumi, realizēti projekti un citas aktivitātes, kurās labprāt iesaistās arī citu pagastu jaunieši. Jānis Vindēls no Ilūgstes 1. vidusskolas ēnoja finanšu pārvaldes, budžeta un ieņēmumu daļas vadītāju Jāni Vanagu. Jānis šogad mācās 12. klasē, tādēļ par izdevību iesaistīties akcijā bija padomājis jau ļoti saulaicīgi. Īstenībā es domāju saistīt ar šito nozari. Ne tieši šitā profesija, bet iespējams nozari šitā. Kaut arī dzīvo rādīs, kā būs. Un kas tieši šodien patika varbūt? Patika īstenībā viss, tā kā man šitā ir pirmā reize, kad es tādā pasākumā piedalos. Man pirmais iespējas ir ļoti labs. Viss patika. Īstenībā. Ko tu ieteiktu citiem ēnotājiem citus gadus? Piedalīties, jā, obligāti, jo jauna pieredze, varbūt jaunas paziņas, jauni draugi. Varbūt nākotnē, kas rādīs, varbūt nākamā darba vieta būs šī. Ēnu dienas noslēgumā katrs skolēns saņēma apliecinājumu par savu dalību ēnu dienā. Izdalītajās anketās, kuras skolēni pildīja ļoti apzinīgi, tika minēti ēnošanas iemesli, aprakstīti iespaidi, izteikti vērtējumi un komentāri. Visvairāk skolēniem patika ēnu devēju atsaucība, draudzība un pozitīva dzīves uztvere. Visi kā viens arī atzina, ka katrā profesijā mēdz būt savas priekšrocības un ir ļoti daudz jāmācās, lai kļūtu par zinošiem un kompetentiem speciālistiem.